Šis gads tavā dzīvē neko nemainīs, ja tu pats nemainīsies. Visa maģija, ko tu meklē, slēpjas darbā, ko tu nedari. Šis būs mans 1-pret-1 godīgais padoms, ja mani labākie ieteikumi, kurus es būtu gribējis dzirdēt, kad es sāku iet zālē. Es zinu, ka zāle ir diezgan baisa vieta, un daudz iespējams, kā jau 1. janvārī vai janvārī spēlēs uz visu jaunpienācēju jūtām, mēģinās tev sabaidīt, mēģinās tev atrunāt, vai citi vienkārši mēģina iesmiet, jo tas ir, būsim godīgi, sākt 1. janvārī vai sākt janvārī, tas jau ir tāds starptautisks mīms. Neļauj nevienam smieties par to, pirmkārt, ka tu vēlies savā dzīvē pārmaiņas. Ja tev liekas, ka tev nav laiks to darīt, nē. Tev nav laiks to nedarīt. Tu to esi sev parādā. Tas nav tikai savest savu dzīvi kārtībā, savest savu fizisko, savest savu mentālo pasauli kārtībā. Tas ir arī par to, lai tu izveidotu stabilus pamatus savai nākotnē, un lai tava fiziskā un mentālā veselība kalpot par visspēcīgāko stūrakmeni visam, ko tu esi nākotnē ieplānojis. No kura gala sākt? Vispirms ir jāizdod jautājums sev, kas tevi visu šo laiku atturēja no zāles, jo tici man, šī ir forša vieta. Es te nebūtu 13 gadus brīvprātīgi ieslodzīts, ja man tas nepatiktos, vai arī ja man kāds to būtu uzspiedis. Ļoti bieži cilvēki sev sākumā vienkārši noliek pārāk augstu iekāpšanas barjeru, un tādā veidā viņi nespēja saņemties, jo standarti pret sevi ir uzstādīti tik augsti, kaut arī tu vēl nereizi neesi bijis zālē, un tu vienkārši sāc no tiem baidīties. Tāpēc uzdod jautājumu sev, kas ir tas, esi godīgs pret sevi, kas tev tagad traucē iet uz zāli? Ja tas ir laika trūkums, tici man, pārbaudi savu telefonu screen time un paskaties, cik daudz tu sēdi sociālos mēdījos, vai arī cik daudz tu sēdi Netflixā. Vai arī tiešām, ja tu esi aizņemts, tev nav jāsāk ar stundas treniņiem. Tu vari sākt 20 minūtes, 30 minūtes, aizej uz zāli un pavadi tur intensīvu laiku. Jo tici man, ne jau tas, cik ilgi tu esi zālē, spēlē nozīmi. Tāpēc, ka es zinu arī cilvēks, kas ir 2, 3, 4 stundas zālē un arī tur īsti neko nesasniedz. Jo tu vari būt 4 stundas zālē un 4 stundas sēdēt arī turpat Instagramā. Zemes ekspektācijas. Ja? Varbūt izklausās smieklīgi, bet tiešām vispirms atrodi to, lai tu spēj nonākt uz zāli. Kā jūs teicu, 20, 30 minūtes pilnībā pietiek. Varbūt vienreiz nedēļā, varbūt 2 reizes. Tas pats ir arī citi cilvēki negrib iet uz zāli, jo viņiem liekas, ka viņi neko nemāk. Es nezinu, vai tie būs baigie jaunumi, bet tāpēc, jo tas saucās treniņš. Ja? Tu nekad neko īsti dzīvē līdz galam 100% nemācēsi. Ja kāds tev to saka, tad viņš ir muļķis. Ja? Jo muļķi ir tie, kas pārstāja mācīties. Tas ir treniņš, tāpēc ir normāli kaut ko nemācēt. Un tu būsi vidē, kur cilvēki mācās un vēlās augt. Un jo tu ātrāk to sapratīsi, jo mazāk bailes būs. Protams, idioti ir visur. Visā jaunajā, ko tu uzsāksi dzīvē, būs cilvēki, kas to gribēs vilkt uz leju, lai viņi justos paši labāk par sevi vai pasmiet par tevi. Bet tādus cilvēkus vienkārši ignorē, nedod tam spēku un nedod jau sevi apturēt jau pašā sākumā. Vai tas ir laiks, vai tā arī ir nezināšana? Un ja tu nezini, no kura gala sākt, pieeja, pajautā kādam, kas ir pieredzējis, vai pajautā trenerim, ja? Un tu redzēsi, tu būsi ļoti pārsteigts, cik īstenībā cilvēki ir pretīm nākoši. Visus savus labākos draugus esmu saticis zālē, un visas savas manas mīļākās atmiņas ir saistītas kaut kādā veidā ar spēka sportu. Trešais varbūt iemesls, tas varbūt vairāk tāpēc, ka es ar meitenēm strādāju, bet nav skaists sporta tērps. Tici man, nevienam neinteresē tavs sporta tērps. Galvenais uz zāli ir ierasties vienkārši tīram. Ja tu jau esi atradis to iemeslu, kāpēc tu neesi gājis, tu sapratīsi, ka tas ir tevis uzstādīts. Zālē tevi gaida, tici man. Tur būs atbalstoši cilvēki, tur būs cilvēki, kas jau teiks, Anniņa vai Pēterīt, Kur tu visu šito laiku biji? Mēs jau tev sen gaidījām. Te ir sasodīti jautri. Ok, tu esi ticis līdz zālē, un tu tagad izdomāsi, es iešu 5 reizes nedēļā. Es nezinu, es vēl kardio taisīšu, jau vēl uzturēdīšu, nenormāli perfektu. Nav svarīgi skatīties, kas tev īstermiņā nesīs kaut kādus rezultātus. Ir svarīgi saprast, ka ja tu vēlies rūpēties par savu veselību, spēku, par mentālo veselību un visām citām foršajām lietām savā dzīvē, tev ir jāizveido pamati. Tev ir jāizveido ieradumi, kas tevi līdz turienei aiznesīs. Viens to sauks par disciplīnu, viens to sauks par motivāciju. Nespēlēsim nekādas semantikas spēles. Kā tu to nosauc, ir vienalga. Jo cilvēks ir ieraduma dzīvnieks. Un ja tu radīsi patiku pret procesu,
un ieradumi būs izveidoti, kā vienkārši kaut vai regulāri iet uz zāli, tā sāc lēnām šos ieradumus attīstīt. Pēc pieredzes es varu pateikt, nav svarīgi, vai tu uzreiz noķers optimālo workout rutīnu vai optimālo uzturu plānu. Tas viss sabruks uzreiz tad, ja tu nespēsi to īstenot. Un kāpēc tu to nespēsi īstenot? Tāpēc, ka tev vēl nav izveidojies ieradums. Tāpēc sākumā nevis streso par to, cik tu pirmajā nedēļā nometīs kilogramus, pacels kilogramus vai cik daudz muskuļu masu tu iegūsi. Vispirms iemācies iemīlēt šo procesu un cienīt savu laiku zālē, izveidot respektu pret sevi. Un tad sekos viss pārējais. Piemērs no manas dzīves ir tas, kad arī es neizveidoju savu rutīnu vienā dienā. Tas man arī prasīja vairākus gadus. Līdz tas viss man nāca dabīgi. Jo tagad, kad cilvēki pastāsta uz maniem, Edī, kā tu vari tik daudz trenēties, Edī, kā tu vari to, tam nav noslēpums. Es vienkārši pieradu pie vienas lietas, noliku vienu stūrakmenīti, savai pilī, templim, vienalga, kā mēs to sauksim. Un tad, kad es jūtos droši pāriet nākamajā fāzē, es meklēju, ko es vēl varu sevī attīstīt. Tāpēc neapņemies pārāk daudz, kā es pirmīt teicu, varbūt tas izklausās demotivējuši, bet savaldi savas ekspektācijas. Ir labi, ka tev gribās iet, tu nonāc līdz zālē, un tu vēlies daudz darīt, bet nesāpini sevi ilgtermiņā no tā, ka tu nespēji to visu īstenot. Kad viens ieradums ir kabatā, ķeries pie nākamā. Vienalga, vai tas ir vairāk vingrinājumi, ilgāk trenēties, biežāk iet, tas var būt jebkas, bet atrodi rutīnu, kuru tu spēsi īstenot, jo no tā būs lielāks gandarījums nekā sasmelties visu un beigās neizdarīt neko. Un tā ir vēl viena kļūda. Jo cilvēki, ejot uz zāli, vai vienalga, vai runājot par uzturu, domā, ka viss ir melns un balts, ka kaut kam ir sākums un kaut kam ir beigas. Nē, tava rutīna ir plūstoša. Ja tev vienu dienu kaut kas neizdodas, tas nenozīmē, ka viss ir beidzies. Viss. Es neaizgāju uz treniņu, es vairs neiešu uz zāli. Norāvos no diētas, es vairs neēdīšu. Nē, diēta nebeidzās. Vai tu seko līdz savai veselībai? Vai neseko, tas nemaina faktu, ka tava veselības līnija turpinās dzīvi iet uz priekšu. Mācies no kļūdām, neesi arī pārāk skarbs pret sevi, bet iemācies arī sev piedot un neskaties uz pagātni, moči uz priekšu. Izlaidi treniņu, vienalga. Nākamajā močīšu smagāk, vai izdarīšu to, ko neizdarīju. Vienu dienu pārsniedz kalorijas, nekas, nākamajā dienā kompensēšu un vairāk ievērošu savu uzturu. Neizdzēru vakar ūdeni, šodien izdzeršu 12 litrus. Labi, tas varbūt nav labs piemērs, bet neskatāmies no dienas uz dienu, mūsu ķermenis nerestartējās. Mēs skatāmies uz nedēļu kā uz kopumu vai uz mēnesi kā uz kopumu. Mēs vairojam šās mazās uzvaras, kas beigās sekmējās. Visi šie procentiņi saskaitās. Tāpēc skaties uz procesu kā kopumā. Tas principā visu laiku mēs atgriežamies pie vienas un tās pašas tēmas atpakaļ. Iemīli procesu un padari to par daļu no savas rutīnas, un tev vairs nebūs jāskatās, ka atkal šodien jāiet uz zāli, atkal jāpagatavo tā maltīte, un tā tālāk. Saproti, ka tas nav process, no kura tu vari izkrist. Vienīgais veids, kā zaudēt vai nesanākt, ir tikai tad, ja pats tu to vēlies. Mācies skatīties no malas un mācies sev piedot. Lai visu šo būtu vieglāk izveidot, ir svarīgi radīt sev arī vidi. Tā ir lieta, par kuru daudz nerunā. Protams, visi vienmēr pieminēs uzturs un zāle un kardio un miegs. Vide ir tikpat svarīga. Ja tev varbūt šobrīd nav draugi, kas grib ar tevi iet kopā uz zālīti, tas nenozīmē, ka tu neatradīsi tādus. Kā arī, ja tev ir varbūt tuvāko cilvēku lokā ļaudis, cilvēku draugi vienalga, kas tevi grib vilkt uz leju un atturēt, mans padoms ir pavadīt ar viņiem mazāk laiku, tāpēc, ka tu esi savs vides produkts. Un ja tu būsi vidē, kur cilvēki ir vērsti uz augšanu, uz trenēšanos, uz visām labajām lietām, ko viņi tev vēlās iedrošināt, vai vienkārši ņem no viņiem piemēru, tici man, iespējamība, ka tev izdosies, un vienalga tas var būt par zāli, par uzturu, par visu pārējo, ir daudz lielāk. Mēs varam ņemt kaut vai piemēru atkal no reālās dzīves. Tu aiziesi ar
draugiem paēst, vai uz bāru, vai vienalga kur. Tu ies uz bāru ar čomiem, kas grib iedzert, tev ir lielāka iespēja norauties. Bet ja tu visu laiku ies paēst ar draugiem, kur arī respektē tavas veselīgās izvēles, respektē tavu uzturu un tavu laiku, iespējamība, ka tu noturēsies pie plāna, ir daudz, daudz lielāka. Lai tev būtu vieglāk mainīt sevi un vieglāk tikt līdz tai zālē un saņemties, padomā arī par savu vidi, par cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Es zinu, ka to bieži ir grūti nomainīt vai forsēt to, bet liec to aiz auss, jo visas tavas darbības arī zemapziņā tevi uz to vedīs. Ja tev patīk saturs, kuru mēs radām, un tu vēlies mūs atbalstīt, apsver iespēju iegādāties arī mūsu merču, kur tu vari atrast Instagramā un drīzumā arī mūsu mājaslapā. Tagad beidzot varēsim ķerties pie paša galvenā, pie kartupeļiem un pie gaļas, kas tad ir, pa ko viss šis video ir. Tas ir par iešanu uz zāli. Un tagad tu nonāc zālē, un tev ir vide, un tev ir forši čomi apkārt, kas arī gatavi močīt un padarīt 2026. gadu par neaizmirstamu izaugsmas gadu. Cik bieži iet, ko darīt? Ļoti viegls, bet tajā pašā laikā sarežģīts jautājums, uz kuru nav viena atbilde, jo nav viens pareizs treniņu plāns. Vislabākais treniņu plāns ir tas, kurš ir pielāgots tieši tavām vajadzībām. Tev ir jāapskatās uz sevi godīgi un jāsaprot, ko tu gribi šogad sasniegt. Vai tu gribi būt pro bodybuilders, sagatavoties fotosesijai, vai vienkārši nomest lieko svaru, vai uzlabot savu veselību vai dzīves kvalitāti. Un attiecīgi tam, kāds ir tavs mērķis, pielāgo to, cik intensīvi tu trenēsies, un attiecīgi tam, cik daudz laika tev nedēļā ir, lai veltītu zālē, pielāgo to, cik bieži tu ies uz zāli. Jo nav labākais treniņu biežums. Daudz varbūt domā, jo vairāk iešu, jo labāk. Nē. Svarīgs faktors ir ne tikai darba daudzums un intensitāte zālē, bet atrast to darba daudzumu, no kura tu spēj atjaunoties. Jo, ja tu neatjaunosies, nekas nenotiks. Labs piemērs ir kaut vai, ja tu 7 reizes nedēļā trenēs biceps, tev viņš neaugs lielāks. Tieši tas traucēs tavai muskultūras attīstībai. Tu vairāk trenēs izturību nekā muskuļu izmēru. Lai vissmagāk trenētos, ir jāmāk arī smagi atpūsties. Un smagi atpūsties, protams, nedomājam bārā. Ir jādod ķermenim arī atpūt no zāles. Kad visa dzīve sāk griezties tikai ap zāli, tikai ap visu veselību, ēšanu un vispārējo, un tu sāc atstumties no cilvēkiem, tu sāc to galveno iemeslu, kāpēc tu ej uz zāli, ir, lai tu labāk un kvalitīvāk nodzīvot dzīvi. Tu sāc no tā aizvien attālināties. Ja tava dzīves misija nav būt super sportistam, mašīnai, motivatoram, visticamāk tev to nevajag. Vislabākais ir tad, kad tu spēj atrast balansu starp treniņiem, starp uzturu, starp atpūtu, starp savu psiholoģisko veselību, aktivitātes, kas tev vienkārši liek sirsniņai un prātam justies labi, un socializēšanās. Mēs esam bara dzīvnieki, un, protams, katram to vajag vairāk vai mazāk, bet neaizmirst būt cilvēkos, jo bez cilvēkiem, visas mūsu piedzīvojumi, visas mūsu emocijas vienkārši neko nenozīmē. Tāpēc pajautā, kāpēc tu gribi iet uz zāli, un izsver iespējas, cik daudz, cik bieži tev to darīt ir reāli. Tad no tā attiecīgi izvēlies treniņu plānu. Treniņu plānu un treniņu splīti ir daudz un dažādi, un tas ir pats skaistākais. Nav viens labākais. Vislabākais būs tas, kur tev patiks īstenot zālē. Un tu ies vienkārši ar kaifu, un tu neskaitīs tās reizes. Tagad, kad ir izvēlēts treniņu splits, mēs esam jau pareizajā vidē. Esam nonākuši zālē, ja sporta tērps ir nopirkts. Zāles labākais draugs, vai principā bez kā zāle, kā tāda nav iedomājama, ir uzturs. Būsim reāli. Uzturs ir arī ārpus zāles. Un es uzskatu, ja tu vienkārši ej uz zāli, nedomā vispār par savu uzturu, tu pats īsti nerespektē savu laiku. Tāpēc, ka tu vari iegūt no zāles 3 reizes vairāk, labi, es izdomāju to 3 reizes vairāk, bet tu vari iegūt daudz reizes vairāk, ja tu piedomāsi par uzturu. Jo, iedomājies, tavs ķermenis ir kā tāds darbinieks, un ja tu darbiniekam labi maksās, viņš performēs vēl labāk. Neiet runa tikai par muskuļmasu, iet runa uzturs arī ietekmē tavu mentālo veselību, tavu prātās un vienkārši tavu labsajūtu ikdienā. Par uzturu varbūt ir nedaudz sarežģītāk, bet principā tev ir jāsaprot, kāds ir tavs mērķis, tu vēlies
audzēt muskuļu masu, ja pieņemties svarā, vai zaudēt svaru. Tas neietekmēs būtiski to, kā tu trenēsies. Taču tas ietekmēs to, kā tu ēdīsi. Ja mēs vēlamies audzēt, mums ir jāēd vairāk, ja mēs vēlamies nomest svaru, mums ir jāēd mazāk. Tas ir pavisam vienkārši, to nevar apiet. Ja? Varbūt ir kaut kādas ģenētiskas anomālijas, bet cilvēki, kas saka, ka viņi skaitot kalorijas nespēja nomest svaru, viņi skaita nepareizi. Un tev ir kādas nopietnas problēmas ar vairogu dziedzeri vai visādas citādas, tad vispirms dodies pie ārsta un tic man, modernā medicīna tev varēs palīdzēt. Pat, ja tu neskaitīsi kalorijas, bet tu ēdīsi tikai gaļu, biezpienu, grieķu jogurtu, olas, visas labās jūras veltes, kā arī augļus, dārzeņus, graudaugus un labās taukvielas, ir ļoti, ļoti grūti nedabūt labu augumu. Jo mazāk pārstrādātas pārtikas un mazāk cukurs un vairāk ūdens, jo vieglāk, pat nedomājot, neskaitot nekam līdzi, ir augumu nesasniegt. Ja sapņu augumu nesasniegt, labi, es otrādi pateicu. Tāpēc, kad pirmkārt ēdot pilnvērtīgu pārtiku, tai būs augsta sāta sajūta. Daudz vairāk olbaltumvielas, daudz vairāk šķiedrvielas. Tās ir visas tās labās lietiņas, kas arī apspiedīs tavu cukura kāri. Otra lieta ir ne tikai tas, ko tu ēd, jeb lietas mutē, bet arī tas, ko tu neliec mutē. Ir arī jāmāk atteikties no pāris lietām. Lai arī psiholoģiski ilgtermiņā izslēgt kaut kādus produktus, varbūt nav tas labākais, jo, kā jau vecajā stāstā no Bībeles, tas, ko mums visvairāk aizliedz, mēs visvairāk gribēsim grēkot. Tāpēc ir svarīgi atrast balansu starp to, ko mēs ēdam priekš mūsu veselības un ko mēs ēdam priekš mūsu dvēseles. Tic man, šķēlīt baltmaizi, šķēlīt pizzas, šokolādīte vai varbūt tā ir glāze šampaniešu dzimšanas dienā. Tev nenogalinās un tev progress neapturēs. 80-20 ir apmēram kā es ieteiktu. Protams, ir cilvēki, kas var visu mūžu ēst veselīgi, cepuri nost, ja tev tas netraucē, baudam dzīvi, tas ir visperfektākais variants. Bet es varu no pieredzes teikt, strādājot ar klientiem, kuriem mērķis nav bodybuildings un būt tip-top formā, kur vienkārši grib labi izstīties, labi funkcionēt, nomest lieko svaru un to arī noturēt. 80-20 strādā ļoti labi. Jo tu vairāk ēdīsi, jo tu labāk jutīsies, jo tu redzēsi vairāk progresa spogulī, jo mazāk tev gribēsies visi citi našķi, visas citas lietas, kas nenes tevi tuvāk progresam. Tāpēc, ka tu pats ar laiku sapratīsi, es esmu tik tālu nogājis, kāpēc lai es pats sev iešautu tagad kājā ar progresu? Nav tas tā vērts. Jo salīdzinās, man patīk šis piemērs. Vienalga, kas ir tavs mīļākais ēdiens. Man pieņemsim, tas ir tie čipši un burgeri, pavisam vienkārši. Lai arī cik man tas ļoti, ļoti, ļoti garšo un tā ir super lieta un katram ir savs mīļākais našķīts, tā laime, jeb tā labsajūta, ko es gūstu to apēdot, neatsver to, kad es no rīta pastos spogulī, man patīk mans augums. Un es domāju, tur piekritīs katrs cilvēks. Ja tu nepiekrīti, tu vienkārši esi klauns komentāros. Neviens ēdiens tev nedarīs tik laimīgi, cik darīs tas, cik labi tu jūties savā ķermenī, cik brīvs tu jūties savā ķermenī un cik ilgi un kvalitīvi tu varēsi nodzīvot. Visu ar balansu. Kā jau es minēju sākumā, atrodi to, kas nesīs tev ilgtermiņa progresu. Un otrs labs padoms arī, kur daudz cilvēku uzķerās ar kalorijām, runā tikai ēdiens, dzērieni. Principā mums dzert vajag tikai ūdeni. Neko citu mums dzert nevajag. Es saprotu, ir visādas foršas lietiņas, ko padzerties. Bet dzērieni ļoti bieži no pieredzes, un šis ir padoms, ko es iedodu cilvēkiem, un hops sāk krist liekais svars nost. Dzērieni ir tas kaloriju, tas slepenais kaloriju daudzums, ko mēs uzņemam, un liekas, ka Dievs, es šādi tik maz, es ēdu tik pareizi, kāpēc man liekais svars? Tāpēc, ka tu visu savu kalorijas budžetu vienkārši ņem un uzdzer. Un tas var būt sākot ar kafijām, ar nenormāli daudz sīrupiem, pieniem, treknējiem un tā tālāk, vai arī tā var būt vienkārši kola. Nav nozīmes. Tu dabūsi lielāku sāta sajūtu, ja tu vienkārši kaut ko ēdīsi. Protams, par retam, ja gribi dzert dzērienus bez kalorijām, zero dzērienu, ja nav tik briesmīgi, kā kaimiņa tante tev to saka, palasam pētījumus mazās dozās, mazās devās par retam, lai apslāpētu to, ka tev ļoti vēl gribās cukuru, ja? Un tas, cik ļoti tu vari nomest lieko svaru un regulēt savu asins cukuru, tas ir kopējais pozitīvs. Ja? Mazāk baidies no propagandas, vairāk dzīvo reālajā dzīvē. Redz, un tagad es virspusīgi pieskāros visām tēmām, ar kurām tev būtu iespējams jāsastopās. Es varu turpmāk nākotnē ielīst dziļāk, bet es gribu pateikt, ka es priecājos, ka tu esi saņēmies, ka tu dodies uz zāli. Šī ir skaista vieta. Tā izmainīja manu dzīvi, izmainīja man tuvāko cilvēku dzīvi, un tā uzlabos arī tavu dzīvi un tavu dzīves kvalitāti. Tas nav viegli, bet dzīvē grūtības būs visur neatkarīgi no tā, vai tu ej uz zāli, vai tu neej uz zāli.
Tāpēc, ja tev patīk tas, ko tu dzirdēji, un varbūt tu vēlies tieši uz zālīti nākt kopā ar mani vai strādāt tieši ar mani online vidē, es tev gaidu. Es sēžu un gaidu. Droši rakst man. Paldies, ka ieslēdzi un tiekamies nākamajā epizodē. Bam!